Labdien! Labdien visiem, kuri mani redz, dzird, skatās, klausās. Es jau iepriekš jums visiem pasaku paldies, ka jūs vispār, ja redzat šobrīd manu seju, tad jau par to paldies. Neatkarīgi no tā visa, ko jūs darīsiet tālāk, slēgsiet ārā, uzspļausiet uz monitora, gadžeta vai uzliksiet kaut ko pozitīvu par mani. Kaut vai, piemēram, to, ja? Vai šo. Pareizāk jau droši, ka to. Un lietas būtība, kāpēc es tagad ierakstu un rakstu latviešu valodā, jo es noņēmies ar mūsu kaimiņu valsti vienkārši. Daudz noņēmies, lai pareiziem cilvēkiem tur un nepareiziem vēl jau vairāk ieskaidrotu, kādas ir viņu perspektīvas un viss pārējais. Tāpat es esmu izskaidrojis visiem Latvijas vietējiem krievu fašistiem, kādas ir viņu perspektīvas. Tas viss ir izdarīts, ja? Bet, lieta ir tāda, un tas absolūti es runāju ne literāri, ne tā kā Andrejs Upīts, kuram tūlīt piemineklis zāģēs uz pusēm, ja? Man uzdod tomēr cilvēki jautājumus par to, kas notiek Latvijā. Kas notiek Latvijā? Lieta ir kāda, mēs nekad nevaram skatīt Latviju šodien atsevišķi no tā, kas notiek Eiropā. Vēl jau vairāk no tā, kas notiek Amerikā. Mēs nevaram atrauties kā kaut kāda saliņa un palikt ar kaut kādām savām iekšējām, vēl jau vairāk ārējām problēmām un domāt, ka mēs esam spējīgi, es uzsveru šo vārdu, spēja šīs problēmas pilnībā atrisināt paši. Mums ir jāredz, kur virzās pasaule. Un pasaule viennozīmīgi, un tas principā tas nav kontekstā ar Trumpa uzvaru Amerikā. Tas nav kontekstā. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka viss šis liberālisms, neoliberālisms, un tur to visu var komentēt līdz dulumam, kā tas viss saucās. Bet vienkāršā tautas valodā, kas mums latviešiem uzreiz ir saprotama. Tātad es paskaidroju. Visas šīs lietas, kas skar vienzimuma attiecības, dzimumu maiņas, murgus par vardarbībām ģimenē, sāsinātus murgus par zaļām enerģijām, un visu pārējo šo bloku pārstāv politiski spēki, kuri ir definējami ar vienu vārdu. Komunisti. Komunisti. Un es domāju, ka jebkuram cilvēkam skaidrā prātā šodien šī lieta ir absolūti skaidra. Tur nav variantu. Paskatieties uz, kā viņš te bija vēlams, tas Šuvajov purns, ja, ir tāds Šuvajovs, viņš te tagad draud, ka viņi tur ministru kaut kādu atsauks, tie šitie te tur, kā viņi tie progresīvi āksti, ja. Tātad tie ir klasiski šādi te āksti, tie ir komunisti. Definējam, kas ir komunisti. No visa mums iepriekš zināmā, mēs taču esam dzīvojuši komunismā. Tātad tā ir pilnīgi neefektīga saimniekošana, tā ir absolūti tukša diršana un vēlamā pasniegšana jau par esošu. Pie kam, ja šiem čaļiem dod vaļu, nedod Dievs, tad tas viss beidzas ar līķu kaudzēm. Tikai un vienīgi šādi. Un visur, kur kaut kādi komuņakas atnāk pie varas, viss ir dirsā. Tā ir aksioma vispār. Aksioma. Citādāk taču nav. Cilvēki vienkārši to nav redzējuši. Viena daļa. Es, piemēram, esmu to redzējis. Piemēram, Kampučijā, Dienvidu Austrumāzijā. Un tāpēc kaut kādi varianti par
liberālismu, es domāju, ka nākotnē vairs nav aktuāli ar visām šīm vērtībām, jo, paldies Dievam, komunisms, agri, tas ir labāk, bet, vai arī vēl, bet vienmēr aiziet pa pieskari, vēsturiski aiziet pa pieskari. Tāpēc, ka cilvēki negrib un nevēlas dzīvot zemā, kontrolētā dzīves kvalitātē, cilvēku tiesību ierobežojumos, milzīgākajos ierobežojumos un citāda veida murgos. Saprotiet, kad šo te pusdebīlo skuķi Zviedrijā izvēl kārā un uztais pa pasaules zvaigzni, un ir šis sūda politkorektums un visādas sūda tolerances, un visiem ir jātēlo, ka tas ir baigajā čikiniekā viss. Kādā čikiniekā tas ir? Tas ir dirsā viss ir reāli. Un kaut kādā brīdī sasniegta tiek kritiskā masa, un mēs redzam, ka tas vairs nestrādā. Un tāpēc pasaule mainās, jo zem šiem liberālisma murgiem pasaule dzīvo kopš 1991. gada. Kad Amerikas Savienotās valstis noziedzīgi, es uzskatu, izņemot Baltiju, visu pārējo Peisares teritoriju atstāja Krievijas ietekmes zonā. Paskatieties, kas tad bija prezidents Amerikā. Kurš? Vēl precīzāk. Jo no Reigana šie kropļi saņēma uzvaru augstajā karā uz paplātes un visu to padirsa. Tāda ir situācija šodien. Un tas, ko mēs redzam Ukrainā, tas ir nepabeigts. Komunistu varas sagrūms. Tur brūk šie komunistiskie murgi tālāk, jo viņi saulaicīgi netika likvidēti no rietumu lielvalstu puses, bet visa šī telpa Peisares, izņemot Baltiju, paldies Dievam, tika atstāta Krievijas kontrolē. Un šis PSRS sabrukums turpinās vēl šodien. Tikai jau zem jauniem murgiem, bet ar veco saturu. Saprotat? Un tas viss ir baigi sūdīgi īstenībā. Un tāpēc ir pasaulē pieprasījums, milzīgs pieprasījums, un ticat man, es esmu pietiekoši daudz Rietumu Eiropā un vispār normālās valstīs. Es redzu, kāda ir cilvēku noskaņojuma. Cilvēku noskaņojumi ir vieni, kad ejiet jūs visi dirst ar visām savām liberālajām vērtībām. Citiem vārdiem sakot, ja mēs griežam šo filmu vēsturiskā kontekstā, tad pasaule, rietumu pasaule, ir kā Latvija 14. maija vakarā, 1934. gadā. Un pasaules tautas rietumvalstīs gaida Kārli. Kad atnāks Kārlis un to visu izmēzīs ārā. Kopā ar aizsargu organizāciju. Un viss ir kārtībā. Un kā aiziet valsts augšā? Kā raķete. Visās attīstības sfērās. Jebkādās. Šodien mēs te daudz, es skatos, kas te tagad nespriež par aizsardzības problēmām. Tas man ir tuvāk, jo es tomēr esmu profesionāli militāra persona, virsnieks vispār iekas. Un es vienkārši skatos uz šiem cilvēciņiem. Un pie sevis domāju, ka kaut kas ir salaists baigākajā tūtē. Jo mums par aizsardzību un karu spriež cilvēki, kuri vienu dienu armijā nav dienieši, militāru izglītību un apmācību vismaz nekad nav saņēmuši, un
kuru, kā saka, dzīves uztvere nezvai ir savienojama ar to, ka šie cilvēki var kādu nošaut vai ir nošaujuši. Manā izpratnē aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, apvienotā štāba, vai kā viņi tagad vēl sauc, štāba priekšnieks, bataljonu komandieris. Ja viņi savā dzīvē līdz šādam amatu līmenim, līdz ģenerāļiem, reāli nav karojuši un nevienu nav nošāvuši personīgi, tad kādi viņi vispār var būt? Vadītāji, kādi viņi var būt komandieri? Tas anekdoti viss. Un tāpēc tā situācija ir smaga. Un uz šī fona vienīgais, ko es varu pateikt, es esmu papētījis Air Baltiku un Rail Baltiku, divus šos te Baltikus. Un es nonāku pie atkal ļoti vienkārša slēdziena, par ko es kādreiz jau tiku runājis. Latvijā ir nepieciešams atjaunot nāves sodu. Nāves sodu mums nav citas izējas vispār. Tas ir konceptuāli un fundamentāli. Mums ir nepieciešams nāves sods šodien jau par ekonomiskiem noziegumiem, par noziegumiem pret valsti, par noziegumiem pret valsts iekārtu, par amatnoziegumiem, par korupciju. Un ticat man, ja mēs vidēji gadā nošausim pa kādiem 1000 cilvēkiem, Latvijā tikai viss paliks labāk. Kas ir 1000 cilvēki? Ja mēs runājam par valsts suverenitāti un valsts mūžīgumu, ka mēs vēlamies redzēt mūžīgu savu valsti. Kas ir 1000 cilvēki? Pilnīgi nekas. Bet tā ir kārtība. Tas ir tāds formāts, ko es vienkārši varu pagaidām pateikt. Bet būs vēl. Visu gaišu.